1053. kara dienā Pedvāles starptautiskā mākslinieku rezidencē plīvo Ukrainas karogs, bet iekštelpās redzama izstāde, kurā fotogrāfijas nav vienkārši attēls. Tas ir ukraiņu dvēseles kliedziens un sāpju sauciens. Tās ir divu autoru profesionālu žurnālistu dokumentētas liecības, kas parāda reālus faktus visai pasaulē. Krievijas propaganda aizved maldu ceļos cilvēkus daudzās valstīs, un diemžēl Latvijā. Tāpēc šis notikums, protams, ir ļoti svarīgs arī mums, kā atgādinājums, ka karš ilgs gandrīz jau 3. gadu, ka mēs nedrīkstam atslābt vai vēl jau vairāk čīkstēt. Neatkarīgu profesionālu žurnālistu darbs, kas dokumentē Krievijas zvērības, ir nenovērtējamas liecības, lai cīnītos par taisnību. Viena no izstādes autoriem ir talsiniece Latvijas televīzijas žurnāliste Ina Strazdiņa un viņas ukraiņu kolēģis Maksims Peņko, kurš izstādes apmeklētājus sveica tiešsaistē no Odesas. Ďakuj, Maks, ďakuj. Maksims kopā ar Inu strādā reizēs, kad pašas kolēģi netiek līdzi uz Ukrainu. Operators Ingus Graudiņš atklāja, ka ar Inu strādāt ļoti viegli. Ja reizēm operatoriem pat traucē, ja žurnāliste fotografē, jo viņi mēdz neviļus ielīst kadrā, tad Ina to dara ļoti nemanāmi. Es tev vēroju fotogrāfijas, fotogalerijas. Es pat daudzās vietās esmu bijis pat klāt to, ko viņi fotografējas. Un es tā kā skatos, pa kur laiku viņi to nofotografējas. Daudz arī no šeit redzamā ir tādi ļoti ātrā situācijā. Tā, kurš foto vienkārši nevar kavēties, līdz ar to nav iespējams ļoti tā eleganti varbūt iekadrēt un tā, bet tie ir tādi mirkļi, zipšņi, kuros mēs esam bijuši. Aiz katras šīs fotogrāfijas ir kaudze emociju. Reizēm pēc tam, kad tu šo fotogrāfiju vēlreiz apskaties un izēji tam vēlreiz cauri, tie ļoti personiski kadri. Izstādes kurators Ojārs Feldbergs izstādē atlasījis 20 Maksima un tikpat arī Inas fotogrāfijas, kurās runā vide, ainava ēkas bez logiem, zeme, kurā mīnas, izrakti kapi. Kara šausmas, bet reizē arī garā stipri cilvēki. Mums nav karš šeit Latvijā, nav šī kara sekas, šis dramatisms vai traģēdijas, bet mēs skatāmies uz šiem attēliem un tie liek domāt. Ja Maksims fotografē ar profesionālu tehniku, tad Ina savas piezīmes par vietu, laiku un sajūtām fiksē ar mobilo telefonu. Fotogrāfs Dainis Kārkuvals atzīst, ka abu autoru darbi ir ļoti augstvērtīgi. Ir ļoti jūtams tāds klātbūtnes efekts, it kā skatītājs tur pats būtu, jo tie momenti ir tādi dzīvi un runājoši. Tomēr tādam ikdienas skatītājiem ir jāpaskatās, kurš ir autors, Ina vai Maksims, vai tu redzi to atšķirību, kā varbūt katrs no viņiem dokumentā? Mazliet varbūt ir tur starpība, ka Inai varbūt šur tur ir vairāk tas sievišķīgais poētisms jūtams, kur nu ir iespējams, bet jā, viņas tiešām ir abas ļoti, ļoti labas izstādes. Izstāde būs atvērta līdz 30. martam. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.